Kur interesanti. Degvielas ekonomija. Jāpieiet pie meistara, pie šoferīša, lai izstāsta. Labdien! Jums rakstīts aizmugurē degvielas ekonomija. Kas tas tāds ir? Tā ir. Tiešām ekonomija ir, jo es lietoju šos produktus jau pusgadu. Man ekonomija parādījās ne uzreiz, bet tikai pēc kādas 4. bākas, bet viņi tiešām ir. Lai sīkāk uzzinātu, tad jāatgriežās mums ir sava mājaslapa, mēs varam dot informāciju. Atsakiet, lūdzu, kāda jums ir ekonomija? Cik liela? Man šī gadījumā ir apmēram, tagad ir jau uz 20%. Sākumā bija 15 kaut kur, 10, tagad man ir 20. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Interesanti, noteikti došu ziņu jums tālāk, iešu tālāk skatīties, kas notiek. Tā, es skatos, ka mums arī te ir cilvēki, kas brauc ar degvielas ekonomiju ar busiņu, jāpieiet un jāpajautā. Labdien! Labdien! Es skatos, jums ir reklāma, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē jūsu gadījumā? Tas ir, es lietoju kompānijas FFI MPG bus produktu, kas, teiksim, palīdz ekonomēt degvielu. Un uz doto momentu ekonomija man sastāda kaut kur vidēji 18–20%. Sen jau kā lietojat? Lietoju produktu nedaudz vairāk par pusgadu. Un ir rezultāts? Rezultāts ir, jā. Viss darbojas, viss ir ok. Paldies, ņemsim vērā. Iesim, skatīsimies, kas tur tālāk notiek. Mēs vēl redzam cilvēkus tā. Vēl viens, kas brauc ar degvielas ekonomiju. Labdien! Kā tas nākas, ka mums ir tik daudz cilvēku, kas ekonomē degvielu? Protams, visiem interesē tā tēma. Es nelielu no Jēgebu. Man mašīna. Arī uzlīmēt. Reāla ekonomija, tieši kā plāna. 27,5 tagad. 27,5? Jā, produkts labi strādā. Mašīna vienkārši lido. Superīgi. Interesanti. Dosim informāciju tālāk. Redzu vēl nāk kāda mašīna ar ekonomiju iet. Jāpieiet un jāpajautā. Labdien! Jūs arī ekonomējat degvielu. Ko tas nozīmē? Изтастет. Что я могу сказать? Я экономлю машину, используя катализатор компании Forever Freedom International. Я использую 1,5 года. При этом экономия с первого бака пошла. И она прыгала от 10 до 35%. И в один прекрасный момент я получила на турбодизеле 1,9, получила экономию 50%. Это была вообще фантастика. Конечно, все это зависит от того, как ты относишься к машине, как ты за ней ухаживаешь и какая манера у тебя езды. Более агрессивная, экономия меньше. Нормально выбираешь нормальный режим, экономия обалденная. Я довольна. И предлагаю вам заняться экономией самого лично себя, своего автомобиля. Привет, Анечка. Привет. Вас здесь приехала? Привет. Чао. Чао. Ну, чао. Привет. Привет, ребята. Tik redzējamies, ka tā ir runāja. Mēs tagad salāsimies visi Jēkabpilī. Aicinam visi cilvēkus, kam interesē ekonomika, kas grib pelnīt, kas grib superīgi dzīvot vispārībā. Mums tagad tiešām, ka darba maz paliek un kompānija, kā Taņa teica, Forever Freedom International, FFI, jūs redzat, tikai ieiet internetā, palasiet informāciju un zvaniet mums. Mums apakšā tam video ieraksta, atstāsim kontaktālunīti, kur interesēties, ja? Visu izstāstīsim, visu parādīsim. Es domāju, ka mēs būsim vēl vairāk un vairāk, un mēs katru mēnesi salasīsimies pa Latviju, kurā vairāk būs cīnās pilsētās, un mēs braucam un ceļam pa katrai pilsētu. Pareizi? Jā, mēs neesam vienīgie starp citu, ka mēs esam kā fakti. Tiešām produkti ir labi, jālieto un ekonomija ir jāmēģina. Esiet drosmīgi, nebaidieties, nekāds risks nav. Paldies par informāciju, noteikti izmantosim. Pagaidām Используйте катализатор компании Forever Freedom International. Спасибо. Latvija rulē. Jā, tieši tā.